pastaigā ar suņiem, arī pašam saimniekam būtu jāizkustās. Suns izkustās un arī saimniekam tas būtu jādara. Tātad, ko mēs varam darīt? Redzam, puķīši. Un varam kāpt augšā, lejā. Ātrā solī. Suns nāk palīgā. Ar otru kāju. Un ar sāniņu mēs arī varam iesildīties. Un tad mēs varam arī lekt. Un aktīvi soļojam. Soļojam, soļojam, sveicinam sauli. Un dodamies citur, veicot izklupienus. Un brīvā dabā mēs pamanam, atrodam šo pagali, un ko mēs varam darīt? Mēs varam veikt pietupienus. Ceļam pagali augšā. Vēders ievilkt, ceļi nedrīkst iet tālāk par īkšķiem. Labs darbiņš padarīts, suņi ir izskraidījušies, vajag atpūtināt kājas arī pēc treniņa. Un izšūpinam uz priekšu un atpakaļ, uz priekšu, atpakaļ. Vienu kāju un tad otru. Es esmu arī pavingrojusi, dosimies iekšā, sasildīties un turpināt mūsu treniņu. Nākošais vingrojums – braukšana uz velosipēda. Svarīgākais, kas mums ir jāatcerās, naba ir ievilkta, pleci nolaisti un ķermeņa augšdaļa viegli pārnest uz priekšu. Aiziet, braucam! Ātrā tempā! Optimālo treniņa pulsu mēs varam aprēķināt pēc formulas 220 mīnus vecums, kā arī 75% no iegūtās starpības. Braucam ar velosipēdu 10 minūtes. Šodien mēs esam izvingrojušies gan ārā, gan telpās, iegūši mundrumu un labsajūtu, bet, lai atjaunotu savu enerģiju, gatavosim veselības kokteili. Es jūs iepazīstināšu ar veselības kokteili, kuru ir ieteicams lietot 30 minūtes pēc treniņa, lai atjaunotu savas enerģijas rezerves ar ogļhidrātiem un pabarotu muskuļus ar olbaltumvielām. Vienalga, kāds ir bijis jūsu treniņa mērķis, vai nu svara samazināšana vai muskuļu audzēšana, ir ļoti ieteicams lietot šo kokteili. Tātad nepieciešamās sastāvdaļas ir olbaltumvielām bagātais biezpiens, es ņēmu paciņu biezpiena, piens, kā arī ogļhidrātiem bagātais banāns un medus, kā arī labos taukus saturošie rieksti mandeles. Un sastāvdaļu daudzums ir ļoti variabls. Liekam biezpienu. Mandeles. Banānu. Šie ir ātrie ogļhidrāti.
kā arī medu. Tas viss ir uz aci un uz izjūtām. Un, protams, piens. Visu sablenderēsim. Un mūsu kokteilis ir gatavs. Un garšo arī ļoti garšīgi.